Sveiks! Redzu, tevi interesē podkāsti, jo tie ir kļuvuši par vienu no spēcīgākajiem video komunikācijas rīkiem. Podkāsts ir instruments, kas palīdz tavu zīmolu vēstījumu parādīt vēl dziļāk auditorijai. Tu vari pozicionēt sevi kā ekspertu un izstāstīt no citām perspektīvām, kuras pārsvarā cilvēki uzzina tikai un vienīgi runājot ar taviem pārdošanas cilvēkiem. Podkāsts ļauj tev iekāpt ekspertu jomā, jeb kā dakterim, kad cilvēki iet pie tevis un viņi stāsta savus simptomus un līdz ar to viņi no tevis vēlas sagaidīt risinājumus. Tu vari izstāstīt daudz padziļinātāk lietas, kuras savukārt uzzināt tikai un vienīgi sazinoties ar klientu servisu vai pārdevējiem. Taču daloties ar šīm vērtīgajām zināšanām un pieredzi, tu izveido daudz dziļāku uzticību un līdz ar to iespēju, ka viņi kļūs par tavu klientu. Un atzīsties, tev dažreiz ir tik daudz ko stāstīt par to, ko tu dari, kad klientiem vai taviem draugiem paziņām nav vairs laika tevī klausīties. Un arī PowerPoints vai slaidi nepalīdz tam. Tieši tāpēc arī radās podkāsti, jo mums ir iespēja izteikties padziļinātāk un vairāk, un līdz ar to cilvēki var mūs klausīties tad, kad viņiem ir ērtāk. Vai nu viņi brauc uz darbu, vai skrien gar jūras krastu, viņi ieliek austiņas, un tādā veidā viņi pavada laiku kopā ar mums un klausās sev ērtā laikā. Ja, piemēram, kamēr vakaros visi mājās guļ, ieliek austiņas un klausās tavu vēstījumu un tavu pieredzi. Mēs palīdzam visos aspektos. No idejas, ja viņi tur radusies, ka mēs gribam podkāstu, bet nezinām, ko tālāk, tas ir punkts, kur arī ir vērts mani pieaicināt. Tad mēs ejam cauri pašai idejai, saliekam pirmo sezonu, līdz ar to domājam par zīmolu, vēstījumu, krāsām, nosaukumu, aprakstiem, kur mēs publicēsim, kā mēs publicēsim, vai visos mēdījos, ja tikai audio. Un tev atliek domāt tikai un vienīgi par saturu, par to, ko tu stāstīsi, vai kādus viesus tu aicinās pie sevis. Līdz ar to kopā sarunā jūs varat radīt daudz vairāk vērtību. Mēs būsim tie aizkulises cilvēki, kas palīdzēs tev izskatīties profesionāli un nonākt līdz tavai auditorijai. Ja vēlies, lai tava uzņēmuma spēcīgākais zīmola instruments ir kāda balss, tad podkāsts ir pareizais ceļš. Un iespējas ir daudz dažādas. Var nākt uz studiju kā šī, ierakstīt visu pats, apgūt visas pamatzināšanas šādā veidā eksperimentējot, vai arī, ka mēs braucam pie jums izbraukumā, pļavā, kaut uz mēnesi. Un līdz ar to veidojam saturu, kur var publicēt ne tikai sociālos tīklos, bet arī televīzijā. Laipni lūgt podkāstu pasaulē. Tiekamies kādā ierakstā.